tas gan ir viena ļusteiga padarēšana, bet tolkos godos arī daudz ir dažodi kurjūzi. Nu, piemēram, pavisam nesen bija lielo tolka. I ko jūs domājat? Viens saiminīgs ne tikai par dzīvošanu vai spēja domāt, jis pat narunava. Nu, nevar saprast, vai jau bija par mūsu darba padarīts, vai par mūsu tolcodu bija, nu, bet kaut kas jau tur labi nebija. Bet neviena tolka nevar iztikt bez garšīgām pušdīnām. A tagad mūdī ir šašliks. A, lai tiktu pie šašlika, vajaga, kū vajaga, vai vuciņeņu, vai ozeiti, vai sivienteņu. Nu, latviešiem sivienteņš tivāk pie dvēselis. Saiminīgs nubaroja sivienteņu, bet, nu, golu darīt pats jam nevar. Lai dora aprosa kaimiņu. Kaimiņus divi jauni puiši broli. Nu, ateit brolieši palīgā. Labi, viens saka, man nav laika, bet es savu darbu izdarīšu. Es nukaušu, a otram broļam saka, tu broļ, nu palīdz ar tu galēti, sadalēsi, nu sakortot tu visu padarīšanu, lai būtu labas pušdīņas. Nu, tas otrais broļs izamocējis par ķirurgu. Es saka, es broļi niko nezinu, es niko neprotu. Niko tur nevajag cieši prast, viss ocu priekšā, tikai dori. Nu, labi, es vadoro savu darbu, otrais broļs palīg. Nu, nu, tolka nosastrodavušies, vajag tos gardos pušdīņu, vajag to šašlika, visi sasalosos. Nav niko. Saiminīgs arī tāds narotā protā. Nu, nav. Nu, tagad es prosu savam broļam, nu, tu darīji kūna bēž, nu, kur tie gaļa ir? Nu, broļi, grūšā jau bija, bet darīju visu, ko varēju pēc labākās sirdsapziņas, rauku pasaskotīt. Es pasaskotā klāva priekšā cilka grūzos sabintāta, viss pēc visiem noteikumiem. Nu, tolkai jopacījuši drusku, ko lai dara.